treneri, kādā gatavībā šobrīd atrodas komanda? Vinējāt prizmu, viens solīts ir paspērts, un tagad nākamais ir Kurbats. Jā, tie solīši mums tādi grūti nāk, jā. Nav viegli. Puiši labi saprat, ka pēc iespējas ātrāk mums ir jātiek cauri, lai varētu drusku pagatavoties un sagatavot, jo hokejs, tas ir arī tāds sporta veids, kur traumas ir un vienmēr ir kaut kāda mazumiņš un kā vienmēr, pilnīgi tāda cilvēka, kam nav nekāda trauma, nav, un komanda nav. Un mums arī, diemžēl, bija pat pēdējā spēlē, mums diviem bija priekšlaicīgi jāpamet laukums. Nezinu, vēl līdz šai mirklim nevar pateikt, vai viņi varēs ap divu spēlēt. Viens jau bija ilgāku laiku traumēts. Tā kā nav tā, ka mums būtu viss baigi labi un optimāli. Pēc rezultāta izskatās fēni, bet tagad ir pavisam atkal cita daļa vai otrā daļa un nākamais solīts. Un tie soļi ir tā kā bērni, kā saka, no pirmā solīta, nākamo solīta. Redzēsim, cik mums spēku pietiks un cik mēs varēsim ilgi noturēt labu līmeni. Kā jūs raksturotu jūs nākamo pretinieku? Tā ir ļoti laba komanda. Tur vispār nav divu domu. Visi ir ļoti izglītoti spēlētāji un spēlējuši daudzās visādās līgās un ārzemēs un vietējā čempionātā un vairāk kārtīgi ir piedalījušies play-offos un ir Latvijas čempioni un arī tādi, kas ir pie Dinamo gaisa apostījuši. Tagad tur tiešām nevajadzētu viņam pa sastāvu sūdzēties. Bet, kā jau teicu, nevienmēr ir viss zelts, kas spīd. Kas varētu būt tie Jelgavnieku plusi, spēlē pret šādu kalibru pretinieku? Plus, ko mēs skatīsimies, kāda viņiem plus? Mums jāskatās, ka mēs varam savu spēli spēlēt. Es domāju, kāda mūsu pusi varētu būt. No mūsu pusi. Negribās jau pretiniekam visu pastāstīt, ko mēs darīsim. Bet, es domāju, ka komanda ir parādījusi atzīstam sniegumu visu sezonas garumā. Ja mums arī bija kaut kāda tāda vājuma brīži, tad tie tika arī pārvarēti, bet tas viss ir darba rezultāts. Un es varu pateikt paldies vēlreiz, ka viņi ar to samierinājās, kā mēs te šogad trenējamies, ko mēs darām. Mēs esam soli uz priekšu spēruši. Punktu ziņā, regulārajā čempionātā mēs esam ļoti labi pirmo soli izdarījuši 3 spēlēs. Tas nevienmēr izdevās, jo izvodās komandām Liepāja, Lukar, Rīga. Viņi dabūtu 5 spēles nomocīties. Tā kā viss tas ir tāds, no mūsu skatījuma vai no mans skatījuma, tas ir mums liels pluss, ka mēs vajadzīgā mirklī tomēr esam saņēmušies. Kaut gan dažas tādas izšķirošas spēles mēs esam arī slikti izskatījušies. Un pirmais solis play-offā ir spērts, vinējāt prizmu, ko var pateikt par tām 3 spēlēm? Prieks par to, ka šis prizmas lāsts ir garām beidzot laikam un beidzot esam bez jebkādām aizķeršanām un vinējuši. Tāpēc noteikti ļoti liels prieks par to. Nebija viegli, tīpaši pirmo spēli. Arī pēdējā spēle bija diezgan tāda saspringta, bet prieks viss beidzies labi. Ko var teikt par nākamo pretinieku Kurbats? Jūs sezonā diezgan cīvi gāja, 2 spēles vinējāt. Par Kurbatu var teikt noteikti manā skatījumā. Viņi ir stiprākā komanda mūsu līgā, gan uz papīra, gan arī, man liekas, viņi ļoti labi organizēti spēlētāji, papildinājušies arī diezgan nopietni. Tā kā jāgatavojas ļoti nopietni un noteikti nekādas atlaides nebūs. Kas varētu būt tie mūsu plusi? Mums kaut kādas iespējas? Es domāju, noteikti tas, ka mēs esam jaunāka komanda, noteikti dinamiskāka, ātrāka. Es domāju, ka arī izturība mums ir daudz lielāka teorētiski, kā arī treniņu grafika atšķirība, jo, cik zinu, viņi trenējās no rītiem. Viņi parasti ir trenējies no rītiem, ir grūti vakaros spēlēt. Tad mēs visu sezonu esam spēlējuši pēcpusdienā, tā kā tas arī varētu būt mūsu plus. Kā pats jūties? Kādā formā šobrīd?
Un es gribu domāt, ka vislabākajā kādā var beidzot pēc tās traumas sāk justies labi. Gribu domāt, ka izcili, nu, protams, to traumu mazliet jūt, bet plus mīnus es domāju, ka beidzot esmu savā optimālākajā formā, ko arī, man liekas, varēja redzēt pirmajā kārtā. Varbūt ir kaut kāds novēlējums, nezinu, Jelgavniekiem, sporta draugiem, lai nāk jūs atbalstīt. Noteikti, jā, jebkurš atbalsts, protams, būs nenormāli pateicīgi par to, jo, kā mēs zinām, hokejā sestais spēlētājs vienmēr ir bijis atbalsts, un es zinu, ka tiek organizēts fanu autobus, viņš pa brīvu var braukt līdzi, atbalstīt mūs, un jo skaļāk, jo labāk, un es gribu cerēt, domāt, ka kopā mēs šogad iztaisīsim tādu kā redzot vēsturisku notikumu Jelgavā un tiksim finālā, un tad jau redzēsim, kas notika tālāk. About your role in the game, team, feel confident? Yeah, I could say so. It took me like 2 weeks to get in the game shape, but I know my role, so I work hard, I play for the team, and I think everything went pretty okay. So the main target is the goal. How do you think this team can win goal? I mean, that's why we're playing, and what I've seen so far, I think if we're gonna play like we got all the chances.